Sveicināti, darbie Latvijas tautas kanāla skatītāji. Mani sauc Kaspars Pudniks, un jūs skatāties kārtējo lielo interviju. Pēc daudz skatītāju lūguma uzzināt, kas tad jauns notiek Edgara Medņa dzīvē, kas notiek ar cīņu, ar certifikātiem un citām lietām. Šodien lielajā intervijā dakteris, pediatris, homeopāts Edgars Mednis. Sveiks, Edgar! Vakar. Sveiks! Jā, saņēmām ļoti daudz skatītāju jautājumu, kā tev iet. Sāksim šķetināt viņus. Ir pagājuši 5 mēneši kopš brīža, kad Edgars Mednis pacēla balsi slavenajā Zeltebere ģimenes skandālā, norādot, ka iespējams kaut kas nav kārtībā. Šajā laika posmā tevi certifikāti ir gan apstiprināti, gan atņemti, gan vēlreiz apstiprināti. Ir arī varas pārstāvji, kas ir mudinājuši, kā tā var būt, vajag mainīt likumdošanu, jo mēs neko nevaram izdarīt ar Edgaru. Ja? Būtībā paši pasteidzoties padarīs pa muļķiem. Kas notiek? Pastāsti tavā dzīvē jauns. Cik tālu tu esi ticis ar cīņu, kas notiek no juridiskā viedokļa? Vai tu tiesājies, netiesājies? Tu jautājumi ir daudz, bet ar kaut ko sāc. Te sākām no viena gala. Es te tikai gribēju pielabot. Man tā nav cīņa. Ja kāds tur cīnās, tad novēl viņiem labu ceļavēju. Bet es ar viņiem necīnos. Es nezinu, kāpēc viņiem man cīnās. Jo es paudu viedokli. Es joprojām viņu paužu. Es joprojām pastāvu pie sava. Es joprojām domāju, ka tā kā es domāju iepriekš, ka tā nebija difterija. Un ar katru nākamo izmeklējumu, katru nākamo epizodi, kas ir Zeltebere ģimenes veselības sakarā, jā, es tikai stiprinu savu pārliecību. Kas notiek? Notiek tā, kā tu teici, ja? Atņem certifikātu, iedod, atņem, iedod atkal. Ja? Un galvenais, ka man pašam tur nekas nav jādara. Ja? Viņi paši visu izdara. Ja? Un to, ka viņi sev pa muļķiem padarīja, tas ir fakts, jo redz, viss tā atņemšana viņa bija absolūti nelikumīga. Tas bija, kā jurists saka, vispār tas tāds, gan tiesiskais nihilisms, gan juridisks analfabētisms, ja? Jo visi tie, tu zini, ja, ka tautas uzrakstīja ārstu biedrībai 2600 ar kaut ko atbalstu vēstules. Tad izrādās ārstu biedrības juristu vērtējumā, tas bija tā kā apsūdzība mani. Šitā pilnē. Jā. Un tas bija tā kā man paslikt. Un uz tām vēstulēm viņi pamatojās un teica, ka man ir tomēr jāatņem tas certifikāts. Kaut kā tā. Bet tiesvedības šobrīd nav. Šobrīd mēs esam pārsūdzējuši šo lēmumu veselības ministrijā. Veselības ministrija, viņa, protams, ir aparāts liels, kustība ļoti lēna, viņa nevar mēnešu laikā atbildēt, tāpēc viņa uzreiz jau, kā saņemot pārsūdzību, viņa uzreiz paprasīja 2 mēnešus. Mēs domājām, piekrīst, nepiekrīst, bet, labi, lai viņi taisa tos 2 mēnešus. Ja? Tagad tie 2 mēneši beidzās marta sākumā, kaut kādā vai 5. vai 6. vai 7. martā. Es domāju, ka viņi pa to laiku gribēja saregulēt likumdošanu. Tā, lai tomēr var jau pēc jaunās likumdošanas skatīties, nezinu, cik tas viņiem tur ir izdevies, nav izdevies, ja, bet, katrā ziņā tāda, es domāju, ka tas mēģinājums tāds bija. Man uzreiz jautājums, kā ne juristam, pēc jaunās likumdošanas, tu saki, ar atpakaļiejušu datumu pēc jaunās likumdošanas. Jā, tieši tā. Bet tad tas ir nelikumīgi a priori. Tāpēc, ka viņi tā kā lēmi tad, kad jau tā jaunā ir, un viņi var attiecināt, tur man jurists skaidroja, ka viņi var attiecināt visu to notikumu, tāpēc, ka viņi tagad lēma uz jauno likumdošanu. Ar kaut kāds tur tāds, bet zin kā, tā kā saka, pa lielam, ja, man tā kā absolūti neuztrauc. Ja, es saprotu, ka tas mērķis jau ir kāds. Ja? Tas mērķis ir, tā kā atceries, bija tāds dakteris Auders kādreiz.
Tur bija kaut kādas korupcijas lietas, tur viņš kaut ko tur bija ne to paņēmis laikam, vai ne to, tur kaut ko sagrozījis bija, un tad viņu atstādināja no slimnīcas vadības. Tas laikam bija tad, kad Zatlers bija prezidents, ja, tad viņš nokļuva Zatlera vietā, un tur tāds zelta rokas bija. Un ar ko tas beidzās? Kad Audieris, tā kā pret viņu to kampaņu sāka, viņš tipa kļuva par dārznieku, ja, un bija kaut kāda vēl intervija, kur viņš stāsta ļoti saulaini, kur viņš tur dārzā, un kā viņš tur kop to dārzu, un ko tur vēl, bet viņš ir ķirurgs. Ja, bet viņam nav iespējas citur strādāt, acīm redzot, ķirurgs, traumatologs. Un tas viņu tomēr iedzina izmisumā, ja, un viņš padarīja sev galbeigās. Es domāju, ka tas scenārijs bija tāds arī paredzēts arī šobrīd. Ja, tāpēc, ka mēs kaut kā tādā dzīvē mēs personificējam sevi ar lomām, ar tituliem, ar naudu, ar kaut kādu savu sabiedrisko stāvokli. Un tikko mums kaut ko atņem, mums radās diskomforts, un mēs tā kā sevi pazaudējam. Bet es tā kā nepieķeros, man titulu nekāda nav. Es neesmu ne docents, ne profesors, nekas tāds. Ja? Es esmu dakteris no laukiem. Man īstenībā tā palielam neinteresē. Vai ir tas certifikāts vai nav tas certifikāts. Man arī pacients saka, kā starpība? Mēs tāpat pie tevis nāksim. Ja? Mums nevajag to certifikātu. Ja? Protams, ka tas dara zināmas tādas sīkas neērtības. Ja? Es nevaru to recepti izrakstīt, es nevaru slimības lapu uzrakstīt. Ja? Cilvēkam tad man ir jāsūta, ja man nav certifikāti, ja? Tad man ir jāsūta viņš kaut kur pie ģimenes ārsta. Ja? Bet tā medicīna šobrīd degradējās tik lielā mērā, ka es domāju, ka domājoši ārsti viņi nepaliks. Un tie, kas spēj skatīties kaut cik ārpus, antibiotikām, steroīdiem, tur vēl kaut kādām tur smagām ķīmiskām substancēm, ja? Viņi nepaliks bez darba. Ja? Un pilnīgi vienalga, kā viņus sauc. Ārsts, dzietnieks, konsultants. Precizēsim. Tātad certifikātus tev atņem, un certifikātus tev attiecīgi atkal atdod. Tu šobrīd vari izrakstīt? Var. Jā. Recepti. Šobrīd tu vari? Jā. Es nevarēju vienu brīdi. Man atdeva certifikāts, un es netieku iekšā e-veselībā. E-veselība man uzraksta, ka kaut kāda kļūda, un labāk no šejienes iziet. Ieteikums. Un jā, un nē pogas, ja. Es pamēģināju gan jā pogu, tad man izmet ārā uzreiz. Es pamēģināju nē pogu, tad man tā kā ielaiž iekšā, bet man neko neļauj darīt. Es tā kā iekšā. Jā, jo viņi bija paspējuši izņemt tev ārā no sistēmas. Jā. Un tas iemesls, ko viņi man rakstīja, bija, ka man nav adreses. Un es zvanu uz veselību, un es viņiem saku, bet kā tas ir? Atdodiet man adresi apakaļ, lūdzu. Ja? Viņi saka, mēs tev nevaram. Tāpēc, es saku, kāpēc nevariet? Un tāpēc, ka nevaram. Un tad es diezgan tādu lielu loku apgāju, kamēr es caur NVD, kamēr man šito lietu sakārtoju. Un tad pagāja kāds 2 nedēļas, man atkal bija pazudus adresi, izrādās. Es saku, bet jūs taču pazaudējat, ieliekat apakaļ. Paši tak izdariet. Tad es atkal, tad es jau zināju, kam man ir jāzvan, es piezvanīju, tad man atkal viss šito sakārtoja. Ja? Un tad es tagad visu varu izdarīt, kamēr man vēl viss ir spēkā. Bet tā, izklausās, ka tas tā mazliet apzināti pazūd. Tāda mazliet tā, nesmukumiņš tāds netīšs. Tas tāda maz cūcībiņa izstrādā. Tie klāt netiek savādāk, tad vismaz izstrādā maz cūcībiņa. Ja? Bet lai tā dara. Tu iepriekšējā raidījumā minēji, ka tu biji pasūtījis jaunu plāksnīti dzietnieks. Es viņu nespēju pielikt. Tu tik ātri viss notika. To es arī gribēju prasīt. Bet man viņas galda stāv, tā kā es viņu kurā brīdī varu pielīmēt klāt. Ja? jo redz, tas ir par to, ja, ka es tā kā, pat cik es nepersonificējos ar savām nosaukumiem dažādiem, ja, tad man ir vienalga kā strādāt. Es varu kā dziednieks strādāt, es varu kā veselības konsultants strādāt, es varu kā dakteris strādāt, kā gribēju tā sauciet. Ja? Un tas man personīgi tas absolūti neko neizdara. Man tas neizstājas nekādu diskomfortu. Ja? Ir tie papīri, nav tie papīri. Ja nav, es ļoti labi, es tieku vaļā no 2 lietām. Un ja viņi tiek dumi, ja, tie, kas lemj par šito, tad lai viņi pielēm tā arī. Ja? Jo redz, šobrīd viņi var mani
kaut kādā veidā turēt, kaut kādā saitītē īsākā vai garākā, tāpēc, ka man tur tās recertifikācijas ir vajadzīgas, man tur veselības inspekcija tā kā atbild par mani, uzrauga. Bet tad, kad es neesmu vairs dakteris, tad, kad man nav vairs sakara ar medicīnu it kā, ja, tad... Klausies, tagad tev jāraksta, tev pašam jāraksta iesniegums ir, lūdzu tomēr atņemiet. Jo viņiem zūd jebkura kontrola. Saprot, viņi neko vairs nevar izdarīt. Par kontroli runājot, represijas pret tevi nav beigušos. Aizkadrā tu jau minēji, un iepriekšējā raidījumā mazliet mēs ieskicējām, kas notiek ar veselības inspekcijas un valsts ieņēmuma dienesta auditiem, un šobrīd tas, ko viņi dara. Kā tu to sajūti? Jo tur, cik es saprotu, tagad ir tāds spiediens no tās puses nāk. Ja? Kā man juristi teica, ka Latvijā esot ap 70 iestādēm, kas varot cilvēku kaut kā mēģināt ietekmēt un sodīt. 70. Ja, tad, redz, es ticis laikam iepazīties ar 3. Kaut kādu cenu atpakaļ man atnāca darba inspekcija. Jā, tur bija stāsts par to, bet viņi bija ļoti korekti. Tie bija viskorektākie no visiem, kas ir bijuši. Tiešām korekti, man tur bija kaut kādas, vienkārši nezināšanas, jā, viņi man uzrakstīja, kas man ir jāizlabojas, pieņēma, viss bija kārtībā. Ar veselības inspekciju, mums ir tas stāsts, ir, jau diezgan garš, un, kā teikt, savstarpēji mīlošas attiecības, ja. Un arī vismaz sākumā viņi bija ļoti, ļoti, ļoti labi. Jā, ar viņiem bija ļoti tiešām patīkami komunicēt, jo tur man bija daudz neskaidrības, ko mēs nevarējām noskaidrot. Man toreiz bija reģistrātors, un tad viņas tur zvanīja, palūdzu, lai viņas noskaidro, kā tur jādara. Neviens neko nemāk izskaidrot. Atnāca uz kontroli, visu pateica, visu kā jāizdara, es izlaboju, viss bija kārtībā. Ja, tagad ar šitiem pēdējiem notikumiem tad sākās. Ja, tad atnāk tur tādas kundzes, ja, kas, kā viņas paši saka, draudzīgā vizītē. Ja, un es vienmēr saku, ka man tās draudzīgās vizītes nepārāk patīk. Tāpēc, kāpēc tev nepatīk? Man tagad valsts ieņēmuma dienestam es šito pateicu. Ja. Es saku, kāpēc tev nepatīk? Es saku, tāpēc, ka vienmēr kādu lielu rēķinu izraksta par to draudzīgo vizīti. Jā, draudzībai būtu jābūt appusēji. Kaut kā appusēji, jā. Jo redz, tad, kad atnāca man valsts ieņēmuma dienests, viņi pieteicās kā pacienti uz konsultāciju. Lieki teikt, ka, ja bija pacients, tad pacients samaksā, par konsultāciju samaksā savu naudu. Teiksim, to, kas konsultācija maksā. Ja? Klientiem mums ir paredzēta bezmaksas autostāvvieta. Ja, Āgenskām klīnikā. Āgenskām klīnikā. Tu iebrauc pagalmā, tad tu nāc uz vizīti, tad tev kā klientam pienākās bezmaksas stāvvieta uz to laiku, kamēr tu esi vizītē. Valsts ieņēmuma dienests, viņš izdarīja, tās kundzes izdarīja visu kopā. Ja? Viņas nesamaksāja par vizīti un paprasīja, lai viņas izlaiž vēl ārā pa velti, ja? Lai viņām neliek maksāt tur eiro vai 2 eiro vai cik tur, ja? Par to bomīti. Ja? Tagad, tagad ir atkal stāsts par to, ka, es esmu kaut ko tā kā noziedzies, ja? Bet interesanti, ka cilvēki dzīvo tādā savā pasaulē, kas ir atrauta no realitātes. Ja? Viņiem ir savu pasaulīti, un viņi tajā dzīvo. Viņi paši ir izdomājuši, kas man jāpieņem darbā, kāda alga jāmaksā un kāda nodokļa man viņiem jāsamaksā tam cilvēkam. Saprot? Ja? Kur paliek cilvēka brīvā griba? Es varu tev piespiest atnākt pie sevis darbā. Tā kā tagad Kaspar, tev tagad jānāk pie manis strādāt. Un jādara konkrēts pienākums. Bet redz, valsts ieņēmuma dienests, viņi domā, ka tas ir iespējams. Kad es drīkstu piespiest cilvēku, nāk pie sevis darbā. Otra lieta, ko viņi dara, viņi tā iejaukšanās faktiski arī privātajā dzīvē, ja? Cilvēku privātā dzīvē, viņi ir, kā saka, nekorekta, un viņa ir pārlieku. Ja? Viņiem faktiski nebūtu tādas tiesības iejaukties privātajā dzīvē, bet
Bet kas notiek? Tanī brīdī, kad viņas atnāca, Veselības inspekcijas dāmas bija ļoti nopietnas. Viņas bija, tās sejās bija, sejas bija diezgan krāmpjaini. Mēs precizēsim, ka viņas tajā vizītē neplānotajā atnāca tandēmā Veselības inspekcija kopā ar valsts ieņēmumu dienestu. Jā, 2 Veselības inspekcijas un 2 valsts ieņēmumu dienestu. Valsts ieņēmumu dienestai vienai kundzei bija rokā diktafons, otrai kundzei bija uz krūtīm kamera. Kas bija ieslēgta, protams, rakstīja visu, ko vajag. Mēs bijām klātesoši šajā procesā, un tā netīšām mums izdevās šo to arī nofilmēt. Ja tavs jurists atļaus, un mēs varēsim, tad, darbie skatītāji, mēs arī parādīsim apmēram, kā tas viss notika, lai dotu vēl lielāku apstiprinājumu Edgara stāstītājiem. Jo, kam iztēle tik labi nedarbojās, tad mēs vizuāli parādīsim. Jā. Daktaris nevar palikt, ka tu duris jāatver. Šitas duris var būt. Varu jāstaisiet? Nē, lai stāv vaļā. Lai stāv vaļā? Jā. Šitiem cilvēkiem nekas nav slēpts. Galvenais, lai jums tas ir prioritāri. Jā. Jā, tā kā Veselības inspekcija kopā ar valsts ieņēmumu dienestu draudzīgā vizītē, lai gan parasti viņi nāk atsevišķi. Viņi nāk atsevišķi, jā. Bet šoreiz... Bet redz, viņiem vajadzēja ko? Viņiem vajadzēja pārliecināties, vai es rakstu visiem kvītus. Un viņiem vajadzēja karteņas pacelt augšā un paskatīties, vai pretīm karteņai ir kvīts. Ja, tāpēc vajadzēja Veselības inspekciju. Ja, jo valsts ieņēmuma dienestam nav tiesības ietiekšā. Bet redz, tas stāsts ir par ko? Par to, kas man ļoti pārsteidz, ka viņas nenāk iekšā, stāv uz sliekšņa un lūdz atļauju ienākt. Man kaut kā vienmēr šķita, ka ieņēmuma dienesti ir tik ļoti liels kantoris, ja, kas nāk ar kājas durvis vaļā. Ja? Bet izrādās, ka nē. Tāpēc es biju ļoti pārsteigts par to. Un tas ir tas sāls visam, ja, ka viņi jaucās privātajā dzīvē, jebkurā, tavā, manā, ja, jebkurā. Bet viņi to dara tikai ar mūsu akceptu. Tanī brīdī, kad mēs pasakām viņiem viss paldies, ja, tas ir tu pārkāp robežas, viņi saka, jā, atvaino, mēs negribējām. Tavā gadījumā, iespējams, tā bija maza arī provokācija. Tā bija provokācija. Tu pateiktu nē, un tad viņiem ir zvans draugam, un ir klāt kādi vīri zaļās vestēs, un redz, pretojās. Tā jau kaut kas Tu zini, kad nē. Es toreiz biju mazāk zinošs nekā tagad. Paldies dāmām par šo skolu. Izglītošana ir, jā. Jā, tā bija kolosāla izglītošana. Jā. Tagad es zinu daudz vairāk. Un es zinu to, ka mans nē nozīmē nē, ka tavs nē nozīmē nē, ka jebkura cilvēka, teiksim, nē nozīmē nē. Un viņi netiek tam pāri. Viņiem nav tiesība iejaukties privātā dzīvē. Ja viņi nāk, viņiem ir jābūt pamatojumam, viņiem ir jābūt pierādījumiem tam, ka tu kaut ko pārkāpi. Vīri zaļā vai zilā, ja, kā tu tur teici, viņi drīkst arī iesaistīties tikai tad, ja ir pamats. Kamēr pamata nav, kamēr viņi nāk ar domu kaut ko sameklēt. Mēs atnāksim, mēs te paskatīsimies. Ja? Paldies uz redzēšanos. Viņi to nedrīkst darīt. Tās tematiskās pārbaudes sen ir atceltas. Un nav pamata. Protams, es neaicinu uz nodokļu nemaksāšanu. Es neaicinu uz kaut kādām nodokļu nemaksāšanas vai apiešanas schēmām. No Dieva puses nē. Ja? Nodokļi ir jāmaksā un tas viss ir jādara. Bet tam ir jābūt likumiskās robežās. Tam ir jābūt, tā teikt, ar savstarpēju cieņu un sapratni. Ja, un tam jābūt ir pierādītam. Ja kāds kaut ko apgalvo, tad tam ir jābūt apakšā pierādījumiem. Bet skatoties arī no juridiskā viedokļa, proti, tu daudz lietas pēc šiem notikumiem sāk saskaņot ar juristu un ļoti sekot līdzi un domāt, ko tu saki, kā tu saki, vai tu drīkst to teikt, vai nedrīkst to teikt, lai viņi nepagrieztu to pret tevi, attiecīgi neizmantot. Jo šīs lietas mēs uzzinājām ne jau no tevis, mēs uzzinājām no preses. Prese jau paskrēja priekšā un stāsta, tur ir tāds, tur ir tāda vizīte, tur ir tāds audits, tur ir vēl kaut kas. Tas taču arī ir psiholoģisks spiediens. Labi, lai ir, bet pamats.
Pamats. Tas, ko tu saki, nekā jau nav. Redz, bet tas ir, pirmkārt, nekā jau nav. Bet reputācija tiek grauta cilvēkam. Reputācija tiek grauta. Protams, ka es domāju, ka mēs līdz tam nonāksim. Mēs nonāksim līdz tam, ka mēs palūksim kompensēt šos zaudējumus, palūksim kompensēt šo reputācijas graušanu tiem, kas to dara. Tāpēc, ka tā nedrīkst. Tāpēc, ka pirmkārt ar kādām tiesībām prese, vai tas ir LTV1, vai tas ir Panorama, vai tas ir TV3, vai jebkurš no viņiem, ar kādām tiesībām viņi jautās manā privātā dzīvē. Ar kādām tiesībām viņi izpauž manus personīgos datus un teiksim, visās tās lietas, ko viņi ir izpauduši. Viņiem nav tiesības to. Viņi nav saskaņojuši. Ja? Kā viņi uzzina no kurienes? Tas ir arī ļoti interesants. Tad kāds nopludina? Ja, ja kāds nopludina, tad tam ir vārds un uzvārds, kas nopludina. Ja, un iestāde, kas nopludina. Ja viņi zina par to, ka Vits nāk pie manis, tad Vits nopludina šo informāciju. Tad tam ir mērķis. Tad tas ir kāds mērķis. Ja? Man dzīt izmisumā? Man neiedzīsiet izmisumā. Ja? Man tiešām neiedzīsiet ar šo izmisumā. Ja? Vēl ir no 70, es teicu 70, ja? Tad tur vēl ir 67 iestādes, kas var atnākt. Ja? Neuzprasies. Ja? Lai nāk. Ja? Lai nāk. Es neko pretlīkumīgi nedaru. Es nevienam pārnēs nodarījis. Ja kāds to ir uztvēris kaut kā, tad tā ir viņa personīgā problēma. Un es vienmēr aizstāvēšu un aizstāvēšu vājākos un mazāk spēcīgos. Ja, kā tas bija ar Zeltebra ģimeni. Ja, un ja man šķiet, ka tas ir nepareizi, es to arī pateikšu, ka tas ir nepareizi. Un ja kādam šķiet, ka viņš tomēr rīkojās pareizi un ka man nav taisnība, lūdzu, mums ārstiem ir ārstu biedrība, kas droši var būt kā tāds miertiesnesis vai šķīrētiesnesis, ja, ejam tur, diskutējam, ja, tīri profesionālā gaisotnē, tiekam galā ar to, kur ir problēma. Bet iepriekšējā intervijā tu norādīji uz to, ka ārstu biedrība šo lomu vai šo iespēju neizmantoja. Viņi nenostrādāja kā miertiesnesis, bet kā soģis. Tieši tā. Redz, tāpēc jau ir tas, ka, kāpēc es Auderu pieminēju? Tāpēc, ka ir vajadzīgs aizbāzt man muti. Ir vajadzīgs, lai es nerunāju. Tāpēc, ka es runāju to, kas kādam nav tīkami. Ja, tāpēc, ka redz, viņi paši zina, ka viņi nedara pareizi. Un tāpēc ir tik neadekvāta reakcija. Ja? Jautājums ir par to, kur bērnu slimnīcai ir šāds mediju atbalsts. Ja? Tad no kurienes viņi dabū tādu mediju atbalstu? Tad vai viņiem ir kaut kas stāvošs virs viņiem, kas viņus piesedz un kas var darīt dažādas lietas, ka viņi var darīt dažādas lietas, ja, un par to viņiem nekas nav. Ja, man ir nākuši tagad pēdējā laikā, kas ir interesanti, ka man ir nākuši klāt cilvēki un ir stāstījuši, un man atnāk tie stāsti. Ja. Zini, man tur pirms gadiem bērnu slimnīcā notika tas un tas. Ja, man tur bērnu slimnīcā, tur dzemdībās bija tas, tur notika tas, un bērnu slimnīcā bērns nomira. Neviens nepaskaidroja, kāpēc. Ja, neviens par to nenes atbildību. Nevienam neinteresē tikt pie cēloņiem. Nevienam neinteresē saprast, kāpēc tas tā notiek. Ja, ir naratīvs, ir jādabū cauri kaut kas, un viss, un ar to tas arī beidzās. Ja, un ir kas piesedz. Tev ir aizdomas, kas ir tas, kas piesedz? Zini kā, te jau tā nav jāmeklē, ja? Paskaties, no kurienes nāk nauda un saprot, kas piesedz. Un zinot, ka Latvijā viss ir politiski, tad vienkārši paskaties, kas lemj, tas arī piesedz. Noslēdzot ar valsts ieņēmumu dienestu un viņa auditu šobrīd, cik nopietni tas ir vai nenopietni, tas ka tuvojas izskaņai, vai tomēr tas ilgstoši velkās garumā ar dažādām sarakstiem? Zini kā, tas velkās no 5. novembra. Tagad man ir, es esmu beidzot ticis pie administratīvās lietas.
jau kārtējās. Ja? Tur tādas un šitādas man ir bijušas, bet šitā vēl nav bijusi. Ja? Ar ieņēmumu dienestu. Nu, tagad man ir arī kaut kādā marta sākumā. Man viss marta sākumā notiks. Ja? Nu, pavasars ir labs. Nu, pavasars. Nu, kad tāda sula sāk tecēt, visiem aktivitāti rodās. Ja? Tad kāpēc, kas var būt labāks par šo? Ja? Marta sākumā ir administratīvā sēde, man liekas, vai 5. vai 6. Kurā nu lems, ja? ko es esmu ļaunu nodarījis. Man atnāca vēstule 11 lapām, 11. Ja? Tur bija pieņēmumu galā. Mēs domājam tā, tad tas ir tā. Ja? Mēs domājam atkal šitā, tad tas ir šitā. Ja? Tev ir jādara tagad tas, kāpēc mēs tā domājam. Nu, nav man jādara tas, ko jūs domājat. Ja? Ja jums kaut kas šķiet nepareizi, jūs pierādiet to, kad es daru nepareizi. To, kad es esmu kaut ko pārkāpis. Bet es neesmu neko pārkāpis. Sakosim līdzi. Atgriežoties pie Zeltabrēļa ģimenes traģēdijas lietas, 16. septembrī atgādinu Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā nomira puika, kurš tā laika arī jau ir pagājuši 5 mēneši, un tu esi noteikti stipri sekojis līdzi, kā iet meitenītēm. Arī ļoti daudz cilvēku jautā. Tu esi tas, kas ik pa laikam viņas redz, viņas brauc pie tevis uz vizītes. Kā viņām iet, ko tu vari pastāstīt? Es tagad kāds laiks neesmu redzējis, bet tur viss bija labi. Tur, kā mēs dabūjām viņas ārā no slimnīcas, tas bija vienkārši, tas bija tik fenomenāli. Es atceros, es vedu vecāko meitiņu Mejuhadu pie rokas no slimnīcas ārā. Viņa knapi gāja, viņa nevarēja paiet. Un tad faktiski mēs salikām visu to pirmkārt ārstēšanu, otrkārt uzturu, treškārt dzīvesveidu. Ja? Viņa bija ārā no slimnīcas. No faktiski tāda mobbinga un bosinga, kas tur bija noticis pret to bērnu. Vispār kādreiz pret bērnu šādā veidā izturēties. Ja bērnam nekas nekait, ja bērns ir daudz maz vesels, ja? Kāpēc viņš ir jāsien pie gultas ciet? Kāpēc man ir jāpasaka profesorai Gropei to, ka paklāvā, kāpēc te nav fizioterapeits? Un tad, kad es šito pasaku ētikas komisijas sēdē, tad nākamā dienā atnāk fizioterapeiti 2. Nu, vai man tiešām ir gudriem cilvēkiem, gudriem profesoriem un terciārās aprūpes klīnikai man jāsaka priekšā, kas ir jādara? Nu, tas tā absurdi diezgan izklausās. Ja? Un tā uzlabošanās bija ļoti strauja. Ja? Nodrošinājām fizioterapeitu, nodrošinājām medikamentus, teiksim, dabīgus medikamentus, ne ķīmiskos, neko tādu, vienkārši absolūti pāris dabīgi medikamenti. Viss. Bērni atkopās momentā. Ja? Pēc tam ir bijušas kaut kādas dažas epizodes ar klepiem iesnām, visi bērni veseli. Ja? Bērni neslimo. Ja? Liekat to bērnu mierā, un viņš neslimos. Ja? Neārstējiet viņu tik ļoti cītīgi. Nu, ārstējiet drusciņi mazāk. Ja? Un tie atkal ir stāsts faktiski par to, par dialogu, kura nav. Ja? Jo es personīgi izmantoju savu kolēģu konsultācijas. Man reizēm vajag, lai Lors paskatās, ja tur, teiksim, ir kaut kādas meiteņu lietas, lai ginekologs paskatās, ja? Lai acu ārsts paskatās apie atsevišķām lietām. Es neesmu speciālists tik ļoti tanīs jomās. Ja? Noteikti, ka Lors noteikti redz labāk tās ausis un to degunu nekā es un saprot labāk. Ja? Kāpēc tas nevar notikt otrādi? Kāpēc, piemēram, tādos stāvokļos, kas ir nepārāk saprotami, kāpēc nevar pieaicināt kādu no, man neaiciniet, ja, tāpēc, ka, tāpēc, ka jums jau slikti duši no manis ir, ja, bērnu slimnīcā, bet pieaiciniet kādu citu, ja. Pieaiciniet kādu, kas redz kaut ko varbūt savādāk, varbūt no savādāka leņķa, jo tur, kur ir smagie gadījumi, tur, kur ir neskaidrie gadījumi, tur bieži vien dara nestandarta pieeja. Nestandarta pieeja vai teiksim, skats no cita leņķa.
Un tie, kas esam, mēs, nezinu, homeopāti, tur dakteris Līcītis varbūt, ja, tas pat dakteris Žēgurs, ja, tā saka, netradicionālās medicīnas pārstāv, mēs redzam varbūt to lietu drusciņ savādāk. Un varbūt, ka mēs varam būt noderīgi atsevišķos gadījumos. Ja? Ir taču klīnikas, kur ir homeopāti, piemēram, ir valsts klīnikās iekšā. Ja? Piemēram, tādā pašā Indijā tur viss notiek. Tur ir šī sadarbība, tur tā miedarbība ir. Ja? Un es tik domāju, ka no tā būtu ieguvēji mēs visi. Ja? Visi tādā ziņā, ka mums būtu daudz vairāk izārstētu pacientu. Ja? Šobrīd tas notiek, jo vecāks paliec, jo vairāk ir tādu lietu, ko tu lāgā nesaproti. Ja? Jo ir teiksim, stāvoklis, man bija tikko viens bērniņš, ja, kur locītavs sāp, ja? Un piepāmpa sāp locītavas, un no bērnu slimnīcas ir milzīgs presings par to, ka homeopātija nepalīdz, ka homeopātija tas ir struns un pieci, ja, ka vajag nopietnas, normāls medikamentus dot. Ja, tas ir steroīdus locītavās un tos citastātītus, ja, dzert iekšā un tā, lai mēs nopietni izārstētu. Ja. Bet tas puika dabūnot graudus, ja, viņam ir uzlabojums strauji šitā. Bet vienalga, viņi turpina presēt to mammu, tos vecākus, un mamma vēl kādu laiku turējās, bet tas tētis salūza, un viņš aizved uz slimnīcu. Saprot? Tur, protams, pagāja kaut kāds laiciņš, kamēr tos graudus piemeklējām pareizos, to kas nostrādāja, bet beigās nostrādāja šitā. Bet tad jau viss, tad ir ķetnās, tas bērns noķerts, ja? Tagad es nezinu, kā tur ir, ja? Viņš pazudis. Saprot, tā tas notiek, ja? Un mums nav tā dialoga, faktiski, kur viņam būtu bijis jābūt. Ja? Mans telefons jau nevienam nav noslēpums, man, teiksim, mans e-pasts nav noslēpums. Paprast man, kas ar to bērnu notiek. Es pateikšu, ja? Kā es to domāju. Pēc tam tu dari, kā tu gribi. Ja? Saprot, un ja varētu izveidot šo dialogu, ja varētu izveidot šo sadarbību kolosāli. Ja? Pacienti būtu tikai ieguvēji. Pacienti. Ambīcijas, protams, ka kādam cietīs. Skaidrs, ka cietīs. Ja? Nepavērt mūs bērnu slimnīcā, tā kā mums Anna palūdza mūs apskatīt meitenes, ja? Tad mums pielika apsargi klāt. Ja? Tas bija jautri. Sekojot līdzi arī Latvijas Tautas kanālā ir bijuši vairāk raidījumi, kur Anna stāsta par to gaitu, kā ir notikusi attiecīgi dažādu dokumentu pieprasīšana bērnu kliniskās universitātes slimnīcas, kā viņai iet ar dažādu paraugu un izmeklējumu atgūšanu. Viņa tā nopietni cīnās, lai nonāktu līdz patiesībai, lai darītu to zinām daudziem cilvēkiem. Viegli neiet. 5 mēneši pagājuši. Vai tu esi dzirdējis no SPKC, no kāda ārsta, kur tā difterija pazuda? Vai viņa bija? Vai viņa nebija? Tu raidījuma sākumā minēji, ka tev nav šaubu par to, ka nebija. Tā nebija difterija, ne. Bet neesi dzirdējis, ka viņi kaut kur ir atraduši vai ka viņi turpinātu meklēt? Nav tāds. Es tikai zinu to, ka tur ir ļoti daudz neizdarību, ļoti daudz pretrunu dokumentos. Man tie dokumenti viss ir. Dokumentos ir ļoti daudz pretrunu, ļoti daudz neskaidrību. Ja? Un faktiski vajag tikai kādu, kas ir ieinteresēts to visu atšķitināt. Cepura nost Annai, es abrīnoju viņas spēku, es abrīnoju viņas spēju šādā situācijā tik ļoti cīnīties, nesabrukt, nesalūst. Ja, abrīnojums sievieti. Ja, bet viss tā epopeja, kas apkārt notiek, viņa ir diezgan tāda,
Nu, cik es esmu dzirdējis, tāda žēlīga, tā varētu pieklājīgi pateikt. Jo nevienam nav interesi lāgā izmeklēt. Visiem ir, cik es saprotu, interesi ir to lietu paslaucīt zem tepiķa apakšā. Ja, patiesību nevienam nevajag. Ja, Jēzga bija difterijas tā saucamā epidēmija, mums tā kā nāca un tā kā neatnāca tomēr beigās. Ja? Tad neatnāca viņa divu iemeslu dēļ, vai nu mēs kaut ko nojaucām plānos, vai nu viņi tomēr sasniedz tā saucamo tā vakcinācijas aptveri un likās mierā, ja? jo tā rezonance bija. Nezinu, bet tas uz katra paša sirdsapziņas no tiem, kas to darīja. Es esmu dzirdējis, ka šajā krimināla procesā, kas ir pret Annu, ir vēlme no Annas bijusi, lai tu liecinātu šajā lietā. Bet, ja es pareizi saprotu, tad tā puse, kas virza to procesu, atsakās tevi uzaicināt un stāsta, ka nav nekādas jēgas, kāpēc medni vajadzētu, lai viņš liecina. Tas, tavuprāt, ir tādēļ, ka tu varētu liecināt un izstāstīt, un tādēļ viņi ieņem pozu labāk, lai viņš nestāsta. Nē, redz, tas ir tāds cēloņu seku mehānisms. Ja? Tas ir tas, ko mēs vienmēr mēģinām iemācīt bērniem, ja? Lai bērns saprot, ka to, ko viņš kaut ko darīs, tam visam būs sekas. Ja? Tad, ja viņi un atkal tas ir sekas. Ja viņi neaicina, tad viņiem ir iemesls, kāpēc neaicināt. Tad atkal ir atpakaļ par to, kur ir tie, kas sedz. Ja? Vai ir tie, kas sedz, un ja ir, tad kuri tie ir. Un kā viņi ietekmē arī policiju. Ja viņi var ietekmēt policiju, ja viņi var ietekmēt valsts ieņēmuma dienestu, ja viņi var ietekmēt veselības inspekciju, ja vajāšanas inspekciju, ja viņi var ietekmēt šitos visus, ja, represīvos orgānus, kurā virzienā vajag, tad ietekmējam. Viss skaisti. Ja, tad patiesība nevienam, kā teica, nevajag. Ja, nevajag Annai noņemt kriminālu procesu. Kāpēc? Tas taču ir neizdevīgi. Tāpēc, ka acīm redzot, mēs varam kaut ko atklāt vēl. Kas tur ir bijis? Vai nav bijis? Ja? Vai tu esi dzirdējis par jaunākajiem, es viņus saukšu tagad par stāstiem, kas parādās, cilvēki uzmeklē Annu, redzot viņas cīņas spāru un cīņu, un cik tālu viņa ir tikusi ar šo visu, parādās jaunas ģimenes ar jauniem stāstiem. Ne visi varbūt kameras priekšā ir vēl gatavi runāt, bet Anna ir arī publiski paudusi, ka viņa ir gatava arī paņemt daļu šos smagumu no šīm ģimenēm, lai apvienojoties būtu tāds spēcīgāks kulaks, ar kuru iet šajā cīņā. Jo, ja tas nav viens gadījums, bet ja tā ir iespējams sistēma, tad vienkārši cilvēkiem ir jāsāk runāt, un Anna to arī aicina. Tev arī šādi stāsti līdz tevim nonāk? To es jau teicu, jā, līdz maniem nonāk šie stāsti. Un, par to sistēmu, redz, tur ir, tad, kad kaut kas notiek atkārtot, tad vienmēr parādās jautājums, kas tas ir? Vai tas ir apzināti ļaunprātība? Vai tas ir idiotisms? Atvainojos par izteicienu. Respektīvi muļķība? Vai tas ir kas? Ja? Un tas jau ir faktiski tiesības sargājošo orgānu kompetences jautājums. Bet tas ir faktiski, tas ir mans tēmturis, ja? Hashtags tagad ir tēmturis. Hashtags, ja? Ja? Kopā mēs varam. Un tad es pielieku vēl, ka kopā mēs daram. Ja? Un tad daram kopā. Daram kopā. Nākiet ar šiem stāstiem. Dalieties. Sūtiet Kasparam, sūtiet man. Runājiet ar Kasparu, runājiet ar mani, runājiet ar Annu. Ja? Kurš no jums mēs labāk patīkam, ar tiem runājiet. Un šo stāstus jāceļ gaismā. Jo savādāk mēs neko nevaram uzvarēt šeit. Savādāk mēs nevaram panākt to, ka kāds sarosās beidzot, un šie stāsti beidzās, un kur tiešām sāk skatīt cilvēku, medicīna sāk skatīt cilvēku pēc būtības, nevis pēc vadlīnijām. Ja? Jo vadlīnijas atšķirās.
no reālās dzīves. Bieži vien vadlīnijas nav tas, kas palīdzēs jums izārstēties. Vadlīnijas nav tās, kas palīdzēs jūsu bērnam tikt veselam. Ja? Un tāpēc ir šie gadījumi. Tāpēc ir tie, kas ir aizgājuši vai sakropļoti vai kā savādāk cietuši. Ja? Tāpēc, redz, tagad bijušais veselības ministrs nāk ar asarainu runu par to, ka viņš nožēlo, ja? Kas ir noticis. Bet Mēdnis runāja par to jau iepriekš. Un ne tikai Mēdnis, mēs runājām diezgan skaļi un daudz. Man nāca veselības inspekcija par to pratināt un arī sodas lika par to. Gan par lockdowniem, par to pa maskām, ka tas taču viss tagad nāk gaismā, ka tas ir bijis nevietā, pārspīlēt. Ja? Tāpat tās arī visi šie gadījumi, ko tu minēji, ja? Kas Annai nāk, man nāk ik pa laikam, ja? Tur, kur cilvēki ir aizgājuši bojā, mēs nonāksim pie tā, ka tās vadlīnijas ir greizas, ka viņas nav pareizas, ka viņas ir farma industrijas labētas, ja? Ka nevienam neinteresē cilvēku veselību un dzīvību, ka interesē tikai uzrakstīt vajadzīgos medikamentus, lai dabūtu attiecīgi kaut kādu atpakaļ naudiņu un lai mēs varētu atrakstīties tā, kad bērns ir apmēram izārstēts. Bet ar smagiem medikamentiem viņi nevar izārstēt. Ja, mēs varam apklusināt simptomus, bet simptomus apklusināt tas nozīmē tā, ka, piemēram, te bija privāta māja, tev plaisā siena. Tāpēc viņi plaisā tāpēc, ka tev pamatiem tur nav kaut kas kārtībā. Tad tā vietā, lai tu paņemtu atraktu pamatus un viņus sataisīt, kur profesionāls atnāk un tos pamatus saremontē tā, lai viņi tiešām vairs nešķobās, un tad arī siena būs kārtībā. Bet to izsauc vīriņus pa lēto, aizsmērē ciet, ja, to plaisu, nokrāsot aizšpaktelē, ja, un viss ir kārtībā, un tev šķiet, ka tu esi uzvarējis. Vizuāli jūs esat vesels. Vizuāli, jā. Un tas pats notiek ar, teiksim, to, ko es minēju tam puikam ar tiem steroidiem, ja, teiksim, sašpricē viņam steroidus celī, ja, viss, tā locītā, viņa jau vairs nav tā, kas viņam bija, un to neviens nesaprot, ja, to neviens no klasiskās medicīnas nevēlās saprast. Ja, pie tam, ja tur strādā vēl citi preparāti, ja mēs viņam varam palīdzēt. Ja, pie tam, kāpēc viņam ir tā? Saprāt, ir ļoti izteikti arī šī... Agrāk bija ļoti uzkrītoši, pat tāds spiediens bija no ģimenes ārstiem, un es arī pats atceros, kad es biju mazāks, kad vecāki ved pie ģimenes ārsta. Teksts skanēja ļoti atmiņā palicis, un arī vecāki savā starpā runāja, un arī Oms ar vecākiem runāja, ka ģimenes ārsti un ārsti teica, sākumā pamēģināsim ar tēņām, ar homeopātiju, ar kaut ko, pēc tam varbūt kaut ko smagāk. Tikai, galīgi nē, tad tad antibiotikas. Šobrīd ir no otras puses. Antibiotikas, ja nē, tad... Ko tad, ja? Bet bija tā vēlme un bija tas, nekādas zāles, nekas neko, pagaidiet dienas, 2, 3, tā, viss, jā. Šobrīd to nedzird. Redz, man bija kolosāla pieredze. Vēl pirms Covid. Pat cik man tā recertifikācija jāiet, man tur tie punkti jāvāc, tad es piesakos ik pa laikam uz kaut kādām interesantām lekcijām un nodarbībām. Un tiešām bija ļoti interesants kurs, tiešām ļoti interesants. Bija bērnu infektoloģija. Un tur bija tā kā studiju laikos. Ja, mums bija kaut kāds teoretiskais darbs, kas mēs sēdējām, vienkārši vaļējām mutēm klausējāmies, un mums bija praktiskais darbs, kur man bija jāizvelk no skāpī mans noputējušais galvenais ķitelītis baltais. Es viņu izvilku, nopurināju putekļus, izmezgāju, un tad es viņu vilku. Un bija jāiet bērnu slimnīcā, Gaļezerā. Un jāskatās pacienti. Un man trāpījās ļoti superīgs pacients, bija mazs bērniņš, puikiņš, es neatceros, varbūt, bet tādi, kas nāk faktiski pie manis, ja, tāds, sakarīgi vecāki, prātīgi rūpējās, bērniņš superīgs, visi kārtībā, bet viņi plauškarsonis. Bet plauškarsoni ierosina, kā tu labi zini, var ierosināt 3 dažādu grupu mikrobu. Vīrusi, baktērijas un sēnes. Un es tagad domāju, gan es esmu sprukās. Tāpēc, ka, tā kā es strādāju, es nevaru to prezentēt, tai pasniedzēju.
Man ir kaut kas no klasiskās medicīnas jāatcerās, ja? Nu, jo tur mums bija tā kā dakteriem jāiet, un mums bija tā kā, jāuzklausa pacients, un jāatsaraksta visi nozīmējumi. Tas ir izmeklējumi un ārstēšana. Nu, labi. Es saku, uztaisām asins analīzi, uztaisām rēntgenu, kas pēc klasikas pienākās. Un iedodam viņam atkrēpotāju. Un viss. Un viņi man saka, nē. Es saku, kāpēc nē? Viņi saka, antibiotikas. Kur paliek antibiotikas? Es saku, bet mēs taču nezinām, vai viņām vajag. Jo varbūt baktērijas, varbūt vīrus, varbūt cēni. Ko tu zini, kas tas ir? Analīze parādīs. Nē, tu nesaproti. Ja tagad mēs uzliekam antibiotiku, ja nevajag, mēs paņemsim nost. Bet ko tas nozīmē? Pirmkārt, kāpēc viņam vajag nevajadzīgi medikamenti? Iespējams nevajadzīgi. Otkārt, antibiotika jau no pirmās devas viņi izdarīs arī savu melno darbu. Ja tas ir vīrus dabas plauškarsonis, tad mēs nomācam imunitāti. Ar 1 vai 2 devām mēs skaidri to varam arī izdarīt. Īpaši, ja ir īpaši jūtīgs bērns, un ja viņš tās antibiotikas nav dabūjis, mēs viņu varam, sačakarēt to bērnu. Ja? Kāpēc vajag tās antibiotikas dot? Pēc tam slimnīcā asins analīzi uztaisīt, cik tas ir? Stunda? 2? 3? Labi, rīt no rīta, ja? Gatavi būs. Ja viss rīt trūkst, ja? Ja nekā nevar izdarīt. Steidzamākos gadījumos tas ir ļoti ātri. Tas ir ļoti ātri. Pilna asinsēna CRO uztaisīt, tas ir sevišķi pat, ja nav jānes pa gariem gaiteņiem, šobrīd veselībā ātri klikšs, un tu jau augšā kabinetā. Tu ainies pa garu gaiteņi, ja? Bet cik tu tālu nesīs viņu? Ja? Tad tam ir vajadzīgs dažas stundas. Pacients nav kritisks. Pacients nav tāds, kas ir reanimācijas pacients, kur mums ir steidzam kaut kas jādara. Ja? Antibiotika viņam vajag. Ja nevajadzēs, noņems nost. Tas zina tā kā UFO kādreiz dziedāja. Ja? Kas tur krūmos kustējās, ja? Ies un apskatīs. Ja? Bet sākumā uzšausim un tad iesim un apskatīsim. Ja? Drošs paliek drošs. Drošs paliek drošs. Ja? Tā medicīna šobrīd tiek būvēta. Ja? Un faktiski es gribu teikt, ka tā ir tāda, tos pēdējos 100 gadus, kas te notiek, tā Rockefeller medicīna, ja? Ir tāda mediķu debilizācija, ja? Faktiski zināmā mērā. Pagaid, mazs iestarpinājums. Un šī ārste, ja tu neiedod tās antibiotikas, tad tu nedabūji certifikācijas punktus, jo viņi uzskata, ka... Es dabūnu, bet man pataisīja pa muļus, tāpēc, ka es neko nesaprotu no medicīnas, un man izlaida cauri, bet viņi karteņā vienalga ierakstīja, kad vajag Labi, tās būtu tavs gadījums, bet ja nāk jaunie ārsti, un ja viņi šādā veidā apmāca jau no skolas, kā tu saki, iedodam antibiotikas un pēc tam skatāmies, ja? Tad acīm redzot, viņi redz, jo saprot, tā medicīna mums tiek mācīta 2 augstskolās. Ja? Abas augstskolas ir ļoti klasiskas. Ļoti klasiskas. Ja? Teiksim, RSU, man liekas, von der Leyen viesojās, ja? Tur sakarā ar visām tām vakcinācijas tām padarīšanām. Ja? Rudenī bija taču. Viņa pa galvenu... Viņa pa sēdurīm. Jā, viņa pa aizmugur kaut kā. Jā, bet viņa tur bija. Kaut kā viņa... Ja? Tad viņa bija atkal ar mērķi kaut kādu. Ja? Tad viņai bija paredzēta lekcija studentiem. Pat cik mēs uztaisījām tomēr atpazīstamību šim pasākumam, tad to lekciju atcēla. Jo bija studentiem obligāti jāierodās. Jā. Un ja viņi neierodās, viņiem draudēja tas ar tā neierašanās. Un, protams, tika pacelts troksnis, kādēļ piespiedu kārtā, un kas tad tieši draudēs, un kurš ir tas, kas draudēs. Jā. Un tieši tā. Un tāpēc par to izglītību arī. Jautājums, kurā virzienā mēs viņu virzam. Ja? Un mēs viņu varam virzīt tur, un mēs viņu varam virzīt tur. Homeopātija, piemēram, kā pēcdiploma apmācība atcēla. Viņi nevajag vairāk izrādās. Tas kādam traucēja. Kas ir vēl no tādām netradicionālām metodēm, ko tur māca? Nezinu, varbūt, ka profesors Pīrāks ir ajurveidu dabūjis cauri, kas ir iespējams mācīt. Ja? Varbūt, kad ir vēl kaut kas, ja? Bet tamatā tas viss tiek nīcināts ārā, tāpēc, ka mums ir vadlīnijas. Paldies Dievam, homeopātijai nav vadlīnija. Ja? Ceru, ka neieviesīs tuvāko 50 gadu laikā.
Jo vēl tik daudz es plānoju strādāt. Izmantojot to, ka tu esi ārsts un izmantojot iespēju, ko tu esi šodien šeit raidījumā, gribu pajautāt, arī skatītāji bija rakstījuši šo jautājumu. Nu, ja ir ārsts, viņam var pajautāt šo jautājumu. Arvien vairāk parādās publikācijas presē, ko raksta jau zinātnieki, kas norāda uz to, ka antibiotika zaudē savu ietekmi cīņā pret līdz šim uzvarētām slimībām. Proti antibiotika vairs nereaģē, vai cilvēku organisms vai tās slimības rezistentas pret to antibiotiku, pret to apjomu. Tu esi dzirdējis par to, un ar ko tas ilgtermiņā mums draud? Redz, tad, kad mēs, tu arī, teiksim, ja tu ēdīsi katru rītu putru, tad tā putra kaut kādā brīdī piegriezies, tu uz viņu vairs nevarēsi paskatīties. Ja tu pārtiks tikai no putras, ja? Tāpatās arī šeit, ja mēs baktērijas barojam ar antibiotikām, nepārtraukti. Jo mums taču ir, ir tās, kā mēs zinām, ir tās nepatogēnās baktērijas, kas mums ir normālās baktērijas, kas mums ir, mēs esam baktēriju maisas faktiski, ja? Pēc kaut kādiem datiem mums ir 3 kg baktērija iekšā, ja? Tavā vēderā 3 kg, manā 3 kg. Man bišķi vairāk. Tur cits varbūt ir cits vairāk, ja? bet baktērijas tev apmēram tas pats. Tur plus mīnus, ja? Respektīvi ļoti daudz. Ir tās nosacītas patogēnas, tās, kas var pie kaut kādiem zināmiem apstākļiem kļūt kaitīgas, ļaundabīgas, piemēram, tas pats streptokoks, ja? Viņš mums ir. Viņš ir visiem, viņam ir jābūt. Ja? Jo viņš ražo mums ferments, kas mums ir vajadzīgi dzīvībai, svarīgi fermenti. Ja? Tā skaitā streptokinās, ko mums sintētisko dod pie infarktiem. Ja? Un tas arī. Un tad ir patogēnās baktērijas, ja? Tā pati difterija. Viņa skaidri patogēna. Viņa ir tā, kas taisa ziepes. Ja? Un tam visam ir jābūt. Bet jebkura saslimšana tā ir mijiedarbība starp lielo organismu un mazo organismu, respektīvi starp cilvēku un baktēriju vai vīrusu. Vai, protams, pa vīrusiem tur atkal ir atsevišķi stāsts. Tur var būt, var nebūt, ja? Ka viņi tādi kā tādi. Bet labi. Vai sēni, ja? Tad, ja ir pietiekoši spēcīgs lielais organisms, pietiekoši maz baktērijas, pietiekoši švaka tā baktērija, viss, ja, mūsējās vinnē. Ja, cilvēki nesaslimst. Tāpēc, jo mums viņas ir tie mūsu mazie sardzeņi iekšā, viņiem ir jābūt. Viņi piedalās ļoti lielā mērā imunitātes veidošanā. Ja? Tad, ja mēs ēdam antibiotikas tur, kur nevajag, mēs darām ko? Mēs paņemam šos sardzeņus, iznīcinam. Mēs savu imunitāti apzināti dzenam lejā. Ik pa laikam ir tādi stāsti, ka bērns ir bijis pie ģimenes ārsta, ja, saklausījuši plaušās trokšņus. Tur ir, kam ir taisīts rengens, kam nav, bet tur labi plaušu karsonis. Ja? Tad viņam nozīmē pie plaušu karsoni, nezinu, kāpēc automātiski antibiotikas. Izdara antibiotiku kursu, tur kam 2 dienas, kam 2 nedēļas, ja ir miers, un atkal sāk klepot, un atkal temperatūra. Tad, kam pietiek pacietības vēlreiz iet pie ģimenes ārsta un teikt, paklā, man bērns klepo, kas uzreiz, teiksim, nomaina pieeja. Ja? Tie, kam pietiek pacietības, viņi aiziet vēlreiz, dabū otru antibiotiku kursu, atkal paliek labi, it kā, ja? Un atkal sākās pēc īsa laika. Tas nozīmē ko? Tas nozīmē ļoti vienkārši, ka tur nav bijusi bakteriāla tā pneimonija, tur ir bijusi vīrusu pneimonija. Plauškarsonis. Tas nozīmē, ka mēs apēdotās antibiotikas, mēs nodzenam savu imunitāti, piebeidzam viņu, un nekas neizpaužās. Un mēs sitam sev pa plecu, okās tu malāc, kā tu smuki izārstē. Bet tu jau neizārstē, tu tik sačakrēt organismu. Viņš atjēdzās, ja, viņš atkal sāk izpausties, viņš atkal paceļ temperatūru, viņš atkal paceļ, teiksim, tos trokšņus, ja, teiksim, atkal viss sāk strādāt. Viņš atkal dabū antibiotikas. Tā nedrīkst darīt. Ja? Klusē lūdzu. Ja? Tas tagad, kas notiek arī ar visām vidiem un veselības inspekcijām. Ja? Tu klusē, tev nav jārunā. Ja? Kāpēc? Organisms runā. Organismam ir jārunā. Mums ir jāmāk no viņa nolasīt, ko viņš grib pateikt. Un nevis jāapspiež simptoms, bet mums ir jāpalīdz viņam atveseļoties. Mums ir jāpalīdz viņam tikt galā. Jā, ar to, kas viņam ir. Nevis jāizmālē ciet un, teiksim, jāizpild pasūtījums, ja, jo, cilvēks atnāk pie ārsta, viņam saka, ko viņam nepatīk tas un tas, teiksim, piemēram, klepas, ja. Tad ārstam pienākums ir tikt galā ar klepu.
Ja? Pēc klasiskās medicīnas mēs, vienalga, kur mēs to klepu liekam, bet mēs tiekam no viņa vaļā maksimāli ātri. Un cilvēks laimīgs. Ja? Bet tas jau ilgtermiņā nestrādā. Tāpēc mums ir iespējams tik daudz šo hronisko slimnieku, tik daudz visādi alerģisko slimnieku, tik daudz dažādu autistu un teiksim, citu to pacientu. Ja? Tāpēc, ka mēs to organismu mērķiecīgi nīdējam no pašiem pirmsākumiem. Mēs viņu indējam jau no paša sākuma. 2 mēnešos viņu dabū pirmo indes devu. Nē, ātrāk viņu dabū. 5. dienā viņu dabū pirmo indes devu. Ja? Un patogēnu mikrobu devu. Ja? Tuberkulozes vakcīnas veidā. Tur, protams, ir ne tikai patogēns, tur ir arī citas lietas. Ja? Teiksim, bet 2 mēnešos, 4 un 6 viņš dabū pirmo indi. Kolosāli spēcīga neirotoksīna. Ja? Un tad mēs brīnamies, no kurienes mums ir autisti. No turienes, lūdzu, ir. Attaisiet acis, paskatieties. Un to, ka tas tā nav, nestāstiet man to, ka tas tā nav. Tāpēc, ka vēl pavisam nesen teica, ka mēs visi nomirstam, ja mēs neiepotiesim no to indi. Kaut kā mēs ar tevi dzīvi esam. Tas ir brīnums. Brīnums. Nē, skaidrs, jā, mums paveicās. Mēs vienkārši gribējām sagaidīt Ziemassvētkus par spīti valsts prezidentam Egīlam Levitam, kurš minēja, ka tie, kas nenodzīvos, tiem Ziemassvētku nebūs. Tieši tā. Pēc tam paskatieties, kā medicīna mainās. Ja? Medicīna bija mums, tur teiksim, vienas zāles, tad pēkšņi viņas vairs nedara. Viņas ir ļoti toksiskas, kā izrādījās. Ja? Atceries, bija bērnībā, tu neesi tik vecs, ja? bija kolosāls drapis, bija leomicitīns. Pilinājām acīs, kā acis piliens, viņas varēja pilināt degunā, leomicitīnu, ja? Pret ko to darīja? Tas ir pret infekciju. Tev acis iekājas, tev konjunktivīs, iepilina leomicitīnu. Kolosāla zāle, ja? Palīdz viss. Vadlīnijās bija rakstīts, ka tā vajag darīt. Ja? Nē, toreiz laikam nebija vadlīnijas, bet toreiz leomicitīns bija superīga zāle, ja? Izrādās pēkšņi viņš ir vēzi izraisošs. Viņu nedrīkst pilināt. Tur nemaz daudz gadu nepagāja. Ja? Tagad arī paskatieties, vienas zāles ir, pēc tam nav, ja? Izrādās kaitīgas, ja? Vakcīnas mums tagad rekomendē kā super drošas un efektīvas, ja? Izrādās, tās Covid, ja? Viņas jau nav vakcīnas, ja? Izrādās tagad viņas ir kaitīgas, izrādās, kad cilvēki mirst kā muši tikai tāpēc, ka viņiem ir tā indi iepotēta, ja? Tāpēc, tas viss mainās tik ļoti ātri, un tad jautājums, kas ir vadlīnijas? Vadlīnijās bija, un tagad mēs atkal izņemsim ārā, bet tie cilvēki, kas ir dabūjuši visu to indi, kā ar viņiem lūdzu? Kas ar viņiem notiek? Kas pat atbildēs? Kurš atbildēs par tām vadlīnijām? Ja? Tu redzi kādu korelāciju starp to, ko šogad sauc epidemiologi par gripas uzliesmojumu, mikoplazmas, kaut kādu tur vēl, kad cilvēki slimo ar gripu, tāda slimība ir tāda, izraisoša gripa kaut kāda ir. Cilvēkam nav iesnu, nav klepus, nav temperatūras, bet tu vari noskaidrot, ka tev ir gripa, ja tu uztaisīsi testu. Jā. Ko tu par šo domā? Un es esmu dzirdējis arī ļoti daudz cilvēku, kas šogad izteikti pavasarī saslimst, nedēļa atkal labi, atkal pēc nedēļas atkal tas pats, un šādā veidā nepārtraukti, kas ir tas, kas organismam varbūt traucē tik galā ar šo visu. Arī tiem, kas šajā gadījumā, es zinu tāds, kas nav saņēmuši to devu. Bet ir kaut kāda lieta, kas tas tāds varētu būt interesants. Tur ir, pirmkārt jau redz... Kāpēc viņi saka, ka tie ir neraksturīgi simptomi? Jā? Pirmkārt, gripa ir gripa. Gripa ir augsta temperatūra, bet viņas laušana. Reizēm ir. Ja? Bet tad, kad viņas nav, tad tas ir kaut kas cits. Bet viņi sauc viņu par gripu. Pirmkārt, testu lūdzu netaisiet. Ja? Tā kā visa šitā te, jo redz, mums jau visu laiku kaut kādu bubuli vajag. Kā cilvēku turēt paklausībā? Baidīt. Ir 2 reklāmas, kas strādā vislabāk. Ja? Kā pārdod jaunas mašīnas? Pieliek seksīgu zaķi blakām, ja? Mini brunčos vai, teiksim, bikini un tur tādu, ja? Tas ir zemjostas vietas. Kā pārdod tev medikamentus? Teikt, ka cik viss ir slikti? Tagad tu paņem šito brīnumu tabletu un tev būs tik labi, kā nekad vēl. Ja? Tā tas viss arī notiek. Un tāpēc arī visus tos testus vajag. Kāpēc testus vajag? Vai jārada problēma, lai piedāvātu risinājumu. Un ja tev nekāš nekas, bet tu uztais, nezinu, kāpēc tests, tad atvainot, tad tu esi dumšs. Pēc kam to testu vajag?
kaut ko labāk, kaut kur labāk, to, vērtīgāk to naudu ieguldi. Ja? Viņa pilnīgā nopietnībā no televizora ekrāniem. Tā arī saka, ja jums nav nekāds simptomi, vienīgais, kā jūs varat uzzināt, ka jums ir gripa, uztaisiet testu. Jā. Lieliski. Lieliski, Bet, saprotiet, tad jautājums, tad izslēdiet to debilizācijas kāsti ārā, Mēs jau par to tikai stāstam nepārtraukti. Tā kā izslēdiet to ārā, tā kā neklausties tās muļķības. Tad mēs taču esam jau, mums ir 4 gadu pieredze, ja, par to, ka man ir jābūt vainīgam jau bez vainas vainīgam, ja, tāpēc, ka es vispār esmu šeit un tāpēc, ka es elpoju svaigo gaisu, ja. Man ir jābūt vainīgam par to, ka es varbūt varu kaut ko noķert un varbūt kādam kaut ko aiznest, ja. Man nav jābūt vainīgam ne par ko, Man tiešām nav jājūties vainīgam. Es dzīvoju savu dzīvi, ja, dzīvoju tik godīgi, cik es māku, tik labi, cik es māku, es daru tik daudz labu darbu, cik es māku, man nav jābūt vainīgam. Ja kādam nepatīk, lūdzu pasakiet, ko es daru nepareizi, darīšu labāk. Ja? Bet attiecībā uz šitām visām tām muļķībām, ja? Tiem bubuļiem, vismaz domājiet līdzi, ar to mikoplazmu vispār tur ir smieklīgi, ja? Tur ir cilvēks atnāk panikā, vai, teiksim, raksta panikā, vai zvana panikā, ja? Man bērnam mikoplazmu. Saka, atsūt analīzes, parāda. Kā uzzināja, ka mikoplazmu? Kāpēc domā, ka mikoplazmu? Taisījām analīzes. Labi. Bet tur bija kaut kāda sūdzības, bija nepavēlēt taisīja kaut kāds klaps, un kas tur jāatsūt analīze, tur ir, faktiski, kam ir normāls tās mikoplazmas analīzes, iekaisuma rādītāja nekādu nav. Tā pilnā asinsēna absolūti normāla, CRO absolūti normāls, mikoplazmas, tas vēsturiskais. Kas ir mikoplazma? Tas ir viena no baktērijām, kas izraisa mikoplazma. Mikoplazma, tas izraisa plaušu karstumu. Vienkārši daudz cilvēku domā, mikoplazma, tas ir kaut kāds LG televizors ar plazmu. Jā, apmēram tā, jā. Bet tu dzīvo iekšā baktērijas, un tas tev var baktērijas. Tu ieslēdz viņu, un tu uzreiz dabū to mikoplazmu. Divas baktērijas. Nē, tas ir, tu zinām, taisnība, iedomājies, tev ir plazmas teļuks, ja? Tur dzīvo mikoplazmas iekšā, ja? Un tu tagad ieslēdz un trāp, nezinu, uz kaut kādu populāru ziņu raidījumu. Panorāmu. Es nezinu, es vārdā nesaukšu. Tu sauc vārdā. Populāru ziņu raidījumu, ja? Un kā tu ieslēdz, tā visas mikoplazmas uzreiz no viņiem mūk, tā viņas uzreiz viss pie tevis, ja? Zaļš ekrāns uzreiz. Un tu uzreiz sāc klepot. Bez klepot pārslēdz citu kanālu. Tieši tā pārslēdz labāk uz kādu filmu un skaties to, tur nedzīvo mikoplazma. Tu sāks čaudīt. Apmēram tā, ja. Tā kā pa tām visām plazmām zinko gripām, nekreņķēties, taču domājiet līdzi, ja, un tas ir, tas vēlns nav tik melns kā mālē. Tas, ka šobrīd šajā sezonā ir, tie klepi, ja. Viņi ir. Ir plaušu karsoņi, ir tie klepi, ir ilgstoši, bet redz, mums tagad ir 3 bubuļi. Nē, cik mums bija difterija, mums bija kā bubols rudenē, jā, pēc tam nāca garais kleps kā bubols, jā, to mums baidīja, tagad ir mikoplazma. Vēl kaut kas bija? 3 tikai, maz. Nekur jau Covid nav pazudis un gripa arī. Nē, man liekas, ka viņš ir pazudis, viņu vairs nerāda. Vakcīnas joprojām ir? Nē, vakcīnas ir. Nē, tev iepirka, man liekas, 10, uz tevi 10 uz mani, jā? Ar rezerviem. Vai pat vairāk ar rezerviem, lai mums pietiek. Es te kaut kur klausījos, ka mēs esam ļoti dāsni, ka mēs esam, kam tur, nezinu, Ugandai, un kam tur vēl dāvinājuši tās vakcīnas. Viņiem dikti vajag. Jā. Bet mēs par to maksājam. Protams. Tu maksā no savas naudas, jā, teiksim, es maksāju no savas naudas, jā. Mēs atbalstam Āfriku. Mēs atbalstam Āfriku, redz, kad mēs labi, jā. Un tad vēl aizsūtam, nezinu, tur ieročus, kam tur, jā, pavisam labi paliek, jā. Ēdienu mēs metam izkastē ārā, bet vakcīnas mēs varam aizsūtīt uz Āfriku. Jā. Un tad redz, un tad atkal šitiem 3 burtu tam kantoriem rodās izmisums, tāpēc, ka viņam nepildās tas tā kasīte, jā. Un tad viņi izdomā visādas lietas, kā piespiest tevi, piespiest mani, vēl tur kādu spiest, izdomāt kaut kādas savas tās, pieņēmumus, ja.
Jā, virzoties uz sarunas noslēgumu, kā tavas romantiskās attiecības ar Zavackas kundzi kaut kas ir pavirzies priekšu? Nē, tur bija šādi tādi izteikumi, cerības. Mēs esam dzirdējuši, ka ASV tagad ir jauns veselības ministrs Kennedy kungs, jā, kurš bija atklāts antivakseris un tagad sola represijas un vērsties pret visiem, kas darīja nesmukas lietas. Kaut kas ar Zavackas kundzi kaut kur tur tajos... Es nezinu, man ar viņu nekāda naida nav. Es ļoti labprāt aizēju paklausos viņas lekcijas. Es esmu apmeklējis laikam visus viņas seminārus par vakcināciju. Ļoti interesanti paklausīties. Tik daudz vērtīgi var uzzināt. Jā, tikai man nelaiž pie vārda. Es vienreiz biju nosēdies diezgan tuvu, un tad, kad Viņa redzēja tevi noteikti. Viņa redzēja, viņa man citā acu skatienu noķēra, ja? Un man bija 2 jautājumi, ko uzdot. Un es tā kā vilku gaisu, un viņa tā kā pabeidz, un tā kā vēl gaisu, lai, jautājums. Un tad uzreiz bija tā, ka, jautājums viss čatiņā, tikai, respektīvi, mums bija hibrīda konferences. Daļa bija klātienē, daļa bija, Zoomā. Un tad, tagad netērēsim laiku, jautājiet tur, ja? Labi. Nepaspēj. Es nepaspēju, es pa lēnu biju. Ja? Saproti, man jau nekāda naida pret viņu nav. Ja viņai ir naids pret mani, es nezinu, es par to nevaru atbildēt. Ja? Bet es esmu gatavs ar jebkuru runāt, es esmu gatavs ar jebkuru sadarboties. Man tā kā nav problēma. Man tā kā es tiešām neturu ļaunprātu, neturu naidu. Man nav par ko naidoties ar viņu. Jo tomēr es tev gribu paprovocēt, vienkārši redzēs to mikoplazmas aedros par tiem sudrabotajiem dzels auskariņiem, kurus varētu, tad tomēr tā būtu kaut kā tomēr vismaz jāizmeklē un tomēr jāpaprasta atbildība. Redz, katram no mums mēs katrs atbildam par to, ko mēs esam darījuši. Tā vai citādi. Ja, likuma priekšā, tur augstākā priekšā, cilvēku priekšā, jebko. Ja. Tas ir neizbēgami. Kaut ko mēs atbildēsim. Ja. Līdz ar to, runājot par tiem auskariņiem, tagad politika mainās. Es saprotu, ka tur tagad notiek visos dažādos līmeņos notiek ļoti druģaina darbība. Ja. Līdz ar to, tāpēc, ka mēs jau esam tā kā zem viņiem. Mēs tā kā neatkarīgi mums ir ilūzija. Ja? Mēs tā kā esam zem viņiem un ļoti daudz, kas ietekmēs, tas, kas notiek tur, ietekmēs šeit. Un es domāju, ka viņiem ir pamats uztraukumam. Tāpēc, ka visu to, kas te notika gan Covid laikā, ar visām tām špricēm un visu to, gan to, kas notika vēlāk, gan to, kas notika ar Annu. Tas viss ir, viņš jau nekur nepaliek, viņš jau visur kaut kur krājās. Ja? Un katrs tas labais darbs, ko viņi dara, tas viss kaut kur tiek uzskaitīts. Viņš jau nepazūd. Un es domāju, ka ļoti iespējams, gan Annas gadījums, gan varbūt, kas apkoposim te vēl citus, mēs varbūt, ka varēsim līdz Kenedijam aizsūtīt šito. Kaut kādā brīdī. Ja tas labi sanāks. Un tad, lai tad atskaitās saimnieku priekšā. Ko labi sadarījuši. Ja? Tā kā tas viss jau notiek. Darbs jau neapstājās. Ja? Un tas, ka kāds mēģina kaut ko, kaut kādu, paniku iedzīt, tas nesanāk. Tas viss jau ir procesā. Ja? Tā vai citādi, ar manis, bez manis, teiksim, ar tevi, bez tevis, tas viss aizies tur, kur viņam jāaiziet. Un tie cilvēki, kas darīja šitās lietas, viņi domāju, ka viņi agri vai vēl viņi saņems to, ko viņi ir pelnījuši. Ja? Bez tādas nepaliks. Teikšu tev lielu paldies par sarunu. Kamerā varbūt kāds 1, 2 ieteikumi imunitātes stiprināšanai uzreiz pirmais, ko varētu tagad pavasarī, tagad marts, nāks līdz aprīlis. Ko padzert vai nedzert, vai lai neklapot un mikoplazmu neskatītos televizoru. Ziniet, pirmais ieteikums ir mīlēt sevi. Mīlēt sevi, savus tuvākos un savus tālākos. Otrā lieta ir, ziniet, ir tāda, tai kastītē nāk līdz tāda mazāk kastīte, tāda gara, ar daudzām podziņām. Pults. Pults saucās, jā. Un tur ir off poga, tāda.
Sarkana parasti ir, jā. Sarkana, stūrītī kaut kur. Stūrītī. Un to biežāk vajag uzspiest, tā, lai viņš izslēdzās, tā, lai viņš tur neko nerāda. Un ejiet labāk ārā. Jā, laiks ir labs, saule spīd, baudiet svaigo gaisu, ejiet paslēpot, ejiet pa mežu pastaigāt. Tā ir kolosāla lieta. Trešā lieta. Es jums pateikšu vienu recepti. Labu, ko var imunitātes stiprināšana. Tā, lai zin kā, lai nav tikai tāda savs runa, jā, lai, dakteris, lai attaisno savu nosaukumu. Lai kaut kā vismaz attaisnoja to, ka tur vispār atnāc un muti atvērts, jā. Kaut kādu labumu. Jo savādāk jūs te sēžat, jā, klausties kaut kāds tukšs pļāps, jā. Ar vienmēr sakot tā, recepte. Paņemiet pusi teikarotīt kurkumas, pusi teikarotīt ingveru pulveri. Jā, vai atkal sarīvēt, kā patīk, jā, to ingveru, bet, tādu pusi teikarotīt. Šķipniņu melno piparu un aplējiet to ar verdošu ūdeni. Samaisiet, lai viņš atdziest līdz brīdim, līdz tādai dzeramai temperatūrai, un tad dzeriet iekšā, bet ar visiem biezumiem maisiet. Jā, kolosāls imūnbūsters. Tad, kad baidaties saslimt, padariet šito vienreiz dienā, tad, kad jūtiet, ka kaut kas nāk, uzreiz uztaisiet šito puskrūzīti, ja, iedzeriet, ja, un viņu var, teiksim, akūtos gadījumos, saslimšanas gadījumos var 3 reizes dienā šitādi padzert. Kolosāla lieta. Tiešām palīdz. Paldies tev liels. Paldies tev. Uz redzēšanos. Redzēšanos.